Jā. Radošums, jā, labs jautājums, vai ne? It kā vienkārši, it kā visi zina, bet ja tas jāpasaka ar vārdiem, es gribētu teikt, ka, manuprāt, radošums ir tad, kad cilvēkam ir interesanti, tad, kad viņš ir aizrāvies kaut kur. Ja cilvēkam garlaicīgi, viņš nevar būt radošs. Tad radošums tad, kad cilvēks izpaužās. Viņš parāda to savu īpašo, to savu cilvēkam. Mēs visi esam dažādi, mēs visi esam unikāli un interesanti, un tad, kad cilvēks sāk to savu unikalitāti parādīt, tad arī viņš ir, manuprāt, radošs. Viņš spēja piedāvāt savas idejas un arī pamatot to, ko viņš grib izdarīt. Viņš nebaidās iziet no rāmjiem. Skolēns varētu būt radošs tad, ja viņš spēja iziet no kaut kādiem standarta rāmjiem. Viņiem tas doma lidojums ir īpaši. Pirmkārt, visi bērni, kas grib darīt kaut ko vairāk nekā tikai skatīties datoru vai televizoru, es uzskatu, ka viņi jebkur jau ir radoši. Ja viņiem ir šī vēlme izpausties, jā, tad tas jau ir tas moments, kas raksturo radošumu un spēja darboties ārpus tām pierastajām ikdienas lietām. Jā. Audzēknis ar 3A burtiņiem - aktīvs, atraktīvs, atraisīts. Būtībā viņš ir kustībā, dinamikā, viņš ģenerē idejas, viņš ir brīvs, viņš ir bez kompleksiem, viņš piedalās, nebaidās komunicēt. Viņš arī uztver kritiku un nebaidās pieņemt kādus jauninājumus. Tā ir cilvēku brīvība, brīva izpausme, domāšanā, darbošanās procesā. Tā ir pilnīga ļaušanās procesām, nedomājot par to un nekalkulējot. Tas darbs man būs tāds. Es ļaujos, plūstu kā ielpa, kā izelpa. Varbūt sāk veidoties kaut kāds stereotips, ka radošs ir aktīvs, enerģisks, nebaidās izteikt savu viedokli, māk pastāvēt. Es domāju, dzīvē ir ļoti daudz radošu cilvēku, kas nav tādi. Vēl viena lieta, kas saistījās radošs cilvēks kā noderīgs pilsonis sabiedrībai. Лук, tas arī jautājums, kas... Творческий ученик есть тот человек, который знает, как ему определиться во множестве всяких разных информаций и найти ту, которая нужна ему, только ему. Значит, в разных формальном обучении то же самое. Это умение учиться. One creativity is drawing, singing, writing. This is the simple. But creativity is also self-creativity. Every day they improve us, students and teachers also. They create themselves. Creativity izpaužas trīs tādas dimensijas. Ja? Creativity, ko tā dod personība. Ja? Creativity kā process, ko tā dod. Ja? Un creativity kā radošs produkts. American definition. Creativity is originality and useful. That means our things, thoughts, our projects, our creative works should be very original and useful for all people. Most important is that children are surprising, they have lots of fun and joy, and they are very curious. They want to ask and know and laugh and just enjoy studying at school and being at school. To be creative, it means to build your own life and to build your own person.